This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Chicago Latvian Hour, is paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. Listen now to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4053. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2023. gada 31. jūlijā. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Paršnī. Iesāksim šī vakara raidījumu ar dziesmu no 14. Latvijas koru sajieta koncerta 2016. gada 17. septembrī Meņģeļu sētā pie Piemiņas akmens. Dziesma Ja saule tev sirdī, mūzika Ārijs Šķepasts, vārdi Anna Brigadere. Dzied apvienotie jauktie kori, diriģents Ārijs Šķepasts. Un tagad ar Alfrēda Kalniņa mūziku, Annas Brigaderes tekstu, dziesma Dzimtenē. Dzied 9. klases skolniece Estere Ņikitina.
Un tagad visneparastākais zipšņa ieraksts. Dziesma Kling, kling, kling vai To jau naktī nosapņoju. Mūzika Attis Priedītis, vārdi Annas Brigaderes. Un tagad baudīsim Annas Brigaderes lugu Čaukstenes. Latvijas rādio ieraksts no 1955. gada. Piedalās Anta Klinska-Fogelene, Emīlija Bērziņa, Luitgārde, Emma Ezeriņa, Kurmene, Olga Lejaskalne, Kloķene, Mirza Šmiķene, Purene un Ilga Hinsenberga, Kalpone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grieta! Grieta! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grieta! Nu. Vai es neteicu, ka vajag 7? 7, es teicu, tases. 7? Kādēļ tad 7? Vairāk jau jums nemaz nebūs viešņu. Es jau izrēķināju. Rēķinātāji, dari, ko tev liek un nerēķini. Rēķins man pašai, tavu man nevajag. Ak, kur atlai 6? Domā, ka man tik vieni būtu to tašu, kā tas pusduts. Tašu pilna bufeta. Lai katram tik daudz mantas. Nu, krējuma atnes. Ir. Ar biezumiem? Kādi jau te Rīgā tie biezumi? Teicu, ka te bodele pie mums viltojot. Atši taisot ar sviestu maisot kopā viss. Augšā te nostājoties biez kā kažoks, bet apakšā te tāds, kā mans priekšauts, tik zils. Ak, tu tēvs, ko gan neizdomā un neizkūtro, uz krāpšanu, uz vilšanu, visa tā pasauli tik iziet. Bet lai tik tas nāk man zināms, lai pie policijas uzrādīšu, es jau nu sevi nelikšos apšmaukties kā citi ļaudis. Tā jau es arī ar līkumu liku manīt.
Nemaz jau nekas cītamās gar viņiem. Stāstīju par citiem. Saka, tur un tur tā darot. Viltojot ir krējumi, ir sviestu, bet, ka mums tā būtu, tad jau madāma tūlīt uzrādītu policijai. Nu, ko tas ieteica? Ko tu nu teica? Ielējot tad to labāko. Ir gan labs. Pateikšu viešņām, ka man ekstra atsūtīja no muižas. Nu, ko tu brīnies? No muižas, no leišiem. Manai māsai leišos muiža. Ak, māsai leišos muiža. Pirmā dzirdēšana. Brīnās kā duma. Pirmā dzirdēšana. Daudz ko dzird pirmo reizi. Kad jau kurmenē neteiks tā, viņa pati modernieka meita. Viņa jau brāķē uz visām kantīm. Ko ta kurmene nebrāķē? Tikpat cilvēks ar. Tas jau vēl nav dzīves, kas viņai pa prātam varēs iztapt. Tāpat tās meitas, tās jau daudz kā mēnesi kādu var pie viņas nodzīvot. Vai, Dievs vien zina, kāds man tas kūks būs. Pielūko vien, ka nebūs labu izcepusi. Jā, tad jau es tā vainīgā. Bet kas tam man neļauj ņemt tik daudz pavalga, cik vajadzīgs? Pavalga. Tu tik to pavalgu kladzini. Tu jau pa sviesti gribi mīcīties kā pa maliem. Kas laba cepēja izcep ir pavisam bez pavalga. Nu, nes kur nu paliek, kur ne. Tu že? Pāri jau par 5, bet viņas vēl nevar atnākt. Nu, kurmene, kamēr izstātīs. Apliek to lielu aubi, piesprauž tās adatas katrā pusē, tos garos karuļus tais ausīs, un tad nu sakar tos zeltus. Kur tik nu var pietikt? Vai līdz pašam vēderam? Apis, kas apis. Vai tad nu ar nevar kārties? Dievs tu pats. Nāk jau pa logiem, pa durvīm. Jā, ļaudis jau runā, ka šis pats, tas kurmis, gan brīnu mākot. Un kas māk, tam nāk, tā jau ir veca lieta. Un nenāk vēl un nenāk. Tīri vai cilvēks tu paliec par nervu. Ja nu tās citas vēl kā, bet kur te tā fogalene? Tā jau var vienmēr būt pirmā. Jā, pati pirmā gan, kur jau izēšanās. Bet kāpēc jūs, madamiņ, nekad pie tās pogalenes neiet? Ko jau ar vien brīnos? Kāpēc tas šī nelūdz? Ko tad lūgs? Ko taisīs? Pašām jāsaka nav mutē. Bet cik cierīga, lai tu mani uz vācu modi vietām mēliet, uz vācu modi vietu. Špoks tāds vairāk nekas. Klau, nu jau nāk. Ej, palīdzi noņemt drēbes un tad neskalnu. Jā. Lūdzu. Labdien, manas dāmas, labdien. Un tā jūsu meitas, jaunkundze, labdien. Bet kas tad nu nāks tik vēlu? Nu jau tīri vai būs jāsāk rāties. Kafija jau gluži augsta palikus. Nu, lūdzu, piesēst, lūdzu. Šita kurmis kundze, šita uz zofādas. Lūdzu, Fogel kundze, lūdzu. Danku, būs mīkstāk sēža. Tā, manas dāmas, tā. Jūtaties kā mājās. Cik labi šeit nosēsties. Cik jums silta tā wohnunga. Warum weichen gemütlich? Ak, ko nu mīļā Fogelkundze, kas tagad ir ieradis tais jaunajās mājās dzīvot. Še vēl viss tā vecmodīgā ietaisa. Lūdzu, jaunajās mājās ir te wohnunga vien feichte. Jā, pie jums Smilškalnos varbūt gan. Bet mums uz bulvāriem visas jaunās mājas tagad taisa ar luftheizungu. Kur tur var būt feichts? Vai vēl vajadzēs vārīt? Ej, kad vajadzēs, tad pasaukšu. Nu, te jums vēl tie citi viesi. Kādi tad nu man vēl citi? Daudz jau varbūt Purinkundze atnāks. Es jau tik tās tuvējās vien aicināju. Bet klāts priekš daudziem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jā, 7 tassen. Ak, tiešām. Nu redz, meita uzlikus. Tīri tā kā apdunus. Cik skaisti.
tas ir visi, cik feins porcelāns. Un tā jums laikam vai vesels ducis. 2 duči, priekš 24 personām. To jau es pazīstu. To man ar pie jakša rādīja, kad es gribēju pirkt savu. Un tā viņš teica, ka tā esot vecmodīga. Neviens tā, ko vairs nebūšot pirkt. Lētākā arī ir. Daudz lētāka nekā mana. Brāķis, nu. Bet vai jūs arī zināt, cik mana maksā? Mana maksā 18 rubļu ducis. Taisni 1,5 rubļa tase. Jā. Nu, un kas tur liels? Uz katra virsū tik vien tāda kā Jorģīna, kā? Bet es par 2 dučiem samaksāju. Ak, jā. Tad vēl es savu lielo sudraba kannu atpirku. Un tad ar tiem... Lūdzu, ņemiet maizi, manas dāmas, lūdzu. Faina maize. Brīnumis tavas es torta, kas torta. Vai nav laba? Maz aizdara. Pie tādām lietām nevar aizdara taupīt. Es, kad lieku cept, nekā nežēloju. Lieku rožveļu, cukātu, mandeles. Dārgs jau nu tad gan viss iznāk. Bet tad arī ir pēc kā. Lūdzu, ņemiet lūdzu krējumu, lūdzu. Šeiner, dikeršmanta un zīsvi mandeli. Piededzis. Tas nāk no tam, ka tik viena pati meita. Es tagad pieņēmu istabas meitu. Bet jums jau vēl nemaz nav cukurs, lūdzu. Ui, kāds jums tas cukurs dzeltens. Un piebīris. To jūs laikam tepat bodītē ņemat. Es gan ņemu cukuru tikai lielajos veikalos. Jā, tur gan ar vienu ir feina vāra. Bet lūdzu, Fogelkundze, jums jau nemaz neplok, jūs jau nemaz nezināt, lūdzu. Es tā esmu tā sakarsus, bin so erhitzt. Kafej paliks augsts. Kalter Kaffee macht schön. Bet aiz kādā āķta tā purene būs aizķērsies, ka vēl nerādās. Feine Leute kommen spät. Varbūt arī nenāks. Kā nu nenāks, tik svēt nosolījās. Sevišķi svarīgas ziņas solījās sadabūt. Pavisam jaunas. No, kas nu tos purenes jaunumus nepazīst? Neuigkeiten. Ach, wie schön. Bet, Fogelkundze, vai jūs mums ko nepadziedāsiet? Ak, lūdzu, Fogelkundze, lūdzu. Nē. Es nemaz neesmu pie balss. Stimme ist belegt. Un kas lai pavada? Nu, jūsu jaunkundze pavadīs. Nu jā, mamma. Un notis mums tak līdz. Noten haben wir doch mit. Nu, redz, cik jauki. Lūdzu. Sakat, cik jums veca ir tā jaunkundze? Blutgatjene. 12 gadu. Nu, neaugstaties, 12 gadu. Izskatās jau kā 20. Aber, Frau Kurman, šito bērnu jūs tur 20 gadu, fui. No. Drusku nostrīpot jau nu es arī varu. Bet par brūdgānu padomāt nemaz nebūtu lieki. Fui, jūs tais joku. Sie lieben Spaßen. Nu, kas tad ir ar to dziedāšanu? Sperat tik vaļā. Es gan nezinu. Stimme ganz belegt. Nu, cīrējieties, dziedāt jau jūs gribat kā es. Kurmis kundze. Nu, ko tad vēlās tas dāmas? Tev dziļi acīs ieskatījos. Ak, vai jums ir tas līdz? Tas ir mein repertārs. Lūdzu, mīļā Fogelkundze. Lūdzu, jaunkundze, lūdzu. Kā smagu artilēriju nevar iekustināt. Tev dziļi acīs jāskatījos.
Jākši viņu liesmām jāraudzīju, es saldu sapu pīpu. Jākši viņu liesmām jāraudzīju, es saldu sapu pīpu. Ak, acis, acis, zilas acis, kam aizverušas jūs priekšu man. Tāpēc es sirdī esmu racis, zemes dibenā. Tāpēc es sirdī esmu racis, zemes dibenā. Cik jauki, debešķīgi, brīnišķīgi. Ko vēl? Man balss saka, tiet vaļā. Stimmies los. Jābēg no mājām. Kurmis kundze vēl kafejā, Fogelkundze vēl dziedās. Lai jau dzied, nav jau manas mājas, ka es varētu aizliegt. Lūdzu, vēl ko. Jā, lūdzu. Lutkačenko. Zwei dunkle Augen und ein purpurer Mund. Wie soll mein Glück? Dumme Gans. Labdien, mīļīši, labdien. Nu, lūdzu pie kafijas. Nu, jau būs mute pavisam sausa. Nu, labdien, mīļā Fogelkundze. Lūdzu. Labdien, skatikam. Jau visi kopā. Jā. Bet kas te mani gaidīs? Jūs jau ar vien tā pēdējā, kā jau visi smalki ļaudis. Te bija vaļas, mīļši, te bija vaļas. Es jau biju Sarkandaugavā pie krēsliņiem. Tie krēsliņi man tādi attāli radinieki, un var pat teikt tādi tuvi radinieki. Pats tas krēsliņš. Pats. Sakiet, vai tas pats krēsliņš, kam esot bijis uz laukiem kroks, bet tāča izdzēris, un nu pati sākusi vešu mazgāt? Kur nu mīļīši izdzēris, kur pasauli izrunā, pa savai glāzīte iemeta, un tagad jau. Tagad jau svēts. Zināms, kur sieva valda maku. Un saka jau, ka valdība esot cieta. Saka jau, ka pie reizes ir zuteni nežēlojami. Ko tie ļaudis neizrunā? Ir gan pasaule, lai Dievs sarg, kā viņi nebaidās no eļas smokām, kā viņi nebaidās no pastra tiesas. Bet lai Dieva rokā paši atbildēs pastara dienā. Bet nebanu par to. Nemaz jau nedabūju izteikt, kam dēļ es tur biju. Ačē, tā krēsliņa ir to rada tiem biķiem. Un tiem biķiem... Ak, jā, par biķiem, par tiem jau es pati gribēju stāstīt. Vai tad jūs vēl nekā nezināt? Ko tā? Tužē, tā nezināt. Nu, tā klausieties. Tā ļaujiet jau nu mani izrunāt. Un es vēl tās biķu dāmas šodien uzlūdzu uz kafeju. Uzlūdzāt? Uzlūdzāt tādas. Un tad jūs nekā nezināt. Nu, tad gan. Nu, tā laižiet, jau mani. Bet jūs tak nekā nezināt. Es nekā nezinot.
Ko te jūs tāda zinātāja? Ko te jums tās vēstis tādas pienāca? Ak, es nekā nezinot, kur mans vīrs, tā sakot, ir gājis un skrējis katru dienu vai uz degunu klubdams, ko izzināt, tur jūs būsat tā labākā zinātāja. Un tie ļaudis, ar kuriem mans vīrs ir runājis, tie jau negāja jums prasīt. Tie paši pie biķiem, jāsaka, augu dienu ceļas un guļas. Un jūs gribat apgalvot, ka jūs labāki zināt. Kur te jums tāda zināšanas, ko? Nu stāstat, Kurmis kundze, stāstat, jau kas tur īsti esot. Nē, par šito Alfrejumu, es jau vai tīri dabūšu kādu kreņķi. Ak, stāstat, gan, Frau Kurmene. Nu, jūs jau visi tos biķus pazīstat. Zināt jau gan, kādi viņi ir. Kāda tā pati no laika gala, lepna kā velns. Lepna. Bet aber das ist schon zu doll. Toreiz, kad es sev nopirku to kažoku ar zaļo plīšu pārvelkamo, es jau tūliņ domāju, vai tā šī man netaisīs pakaļ. Jā. Riktīgi. Viņa atkal ar sarkanu plīšu. Mans tika maksāja 3,5 rubļu aršīnā. Un ko jūs domājat? Viņa samaksā par savu 4 rubļu aršīnā. 4 rubļu aršīnā. Toreiz jau es tūlīt domāju, ka kaklu lauzīs. Un tas vēl nekas. Mana meita gāja tai lepnajā skolā pie štāles. Ziniet, tur tik lielkungi vienlaiž savus bērnus skolā. Jā. Viņa padzirdējusi ar. Es nopirku savai meitai cepuri par 5 rubļi. Jā. Bet viņa ar Štrausa spalvu pakaļā, ar šlejeriem un lentēm. Savi 8 kā likts. Jā, mana meita iet 2 gadi ar vienu meiteli, bet viņai ir katru gadu jauns. Bet tā rekas iznāca. Bet jūs jau vēl nemaz nezināt beigas. Ir gan cilvēks, nevar viņš savu muti valdīt. Kur tad te vēl beigas? Vēl jau nemaz nav labi pie sākuma. Bet tā var šito Alfrejumu. Un tagad domājieties to šikti. Viņiem mājā nosprākstot suns. Neiel, viņai bijis brūdgāns. Par to es arī dzirdēju. Viņiem mājās nosprākstot suns un aprokot. Un tagad izrādījies, ka suns nojiftēts. Ak, tu žē! Es jau teicu, ka jūs nekā nezināt. Viņi jau nojiftējuši to brūdgāna brūdi. Tā ļaujiet jau man mieru. Un to jifti šī tik nolikusi izprovēdama. Vai varēšot ar to mirt? Es vēl to suni pazīstu. Liels suns, garu melnu spalvu, kāro laibī vārdā. Jā, un tad tik nojiftējusi to brūdgāna brūti. Aber šito Alfrejumu es dabūnu sirdsklapēšanu. Kas par brūdgāna brūti? Bet jūs arī nekā nezināt. Viņai bijis brūdgāns. Kam? Tai biķu meitai. Kam? Visu laiku runā, bet viņa tīra kā uz ausīm. Un brūdgāns bijis par komiju. Kas par komiju? Kas sieris bijis pie blāķa, te lielajā vīnbodē? Ak, jā. Un tā šis sācis ar šo sajieties. Bet tā nevarēs diezgan dot vien. Gan brošas, gan pulksteņus, gan zīda blūzas, gan oriņus, gan aproces. Un viss jau vēl tik uz to smalkāko un labāko. Un tā, kamēr ar aptrūcies tās algas. Algas. Senīm jau viņš grābis iz kases. Un tagad sēdot čormī. Jā, ietupināts šeit tev. Tomī, cietumā. Redz, ko viņas padarījušas. Jau laikam gan ar būsdījās, gan. Jau var būs attēdušās. 2 cilvēku slepkavas var sacīt. Jā, bet jūs jau vēl nemaz tās beigas. Kas tad bija ar to suni? To brūti jūs gribējāt vaicāt. Šis ar to biķu meitu gājis. Redzējis, cik tā ilgi tā ies. Putina viņu ārā. Saskatījies citu.
Vīriešu cilvēkam vai nu to var ņemt pa ļaunu, vai tā godīgi sieviešu drūkums. Bet, kā šī dabūjusi zināt, vēlna nodoms gatavs. Izlikusies, ka nekā neredz, nezinu. Un kādā jaukā dienā Nojiftējis tos huni. šī atnākot pie viņas, ja tās biču meitas, bijušas jau draudzes. Tā neie. Tur viņa bija, tur, pie tās otras. Šī bija taisna saslimusi, un tā biču meita aiznesusi viņai vīnu. Jā, taisnu vīnu aiznesusi. Šī bija tāda napaca. Un kā to vīnu iedzērusi? Veikta kā muša. Viņa pa priekšu izprovējusies ar to suni. Taisnu žurku jifts bijusi. Dzīvais sudrabs. Zīvele. Ar zēveli nemaz nevar nojiftēt. Ak, tu žē, un jūs man to gribaties stāstīt? Es saku, ka ar zēveli nevar nojiftēt. Ko nu dzied? Ko? Jūs man teiksiet, ka es dziedu? Jūs man teiksiet, ka ar zēveli var nojiftēt? Jūs mani sauksiet par mēli? Jūs visas esat liecinieces. Mama, ich habe Angst. Ak, es dziedot ko. Nē. Ak, ar zēveli esat tik laimīgs, man Nē, nevar, es saku, ka nevar. Bet aber šitā freju. Bet policija tak viņu iepangājusi. Kur šo dabūs? Aizbēgusi. Meklējot. Nē, tā dziržat, ja... Tēvs tūliņu uz pēdām dabūja strieku. To var domāt. Tas, ka man sich Un denke. māte tā esot aizvest uz Rotenburgu. Tur to vairs nevarēšot izdziedēt. Tik to kāro vien meklējot, tik to kāro vien. Tos huni. Jā, tāda gara melna spalva bija. Bet beigu jūs tomēr neviens nezināt. Viņa ielēkusi kanālā. Ko? Vakarīt ielēkusi kanālā un tad aizvest uz glābšanas anstalti. Kas tad ielēkusi? Tā meita. Kāda meita? Tā biču meita. Tas ir gan cilvēks. Nesaprot. Tāpēc jūs ar skrēju pie tiem kreisliņiem. Vai tad citādi es to gaisa gabalu? Jā. Un tā vakar pa tumsu aizveduši uz kapiem. Paklu tumsu. Dievs vien zina, vai ceitungās ar pavisam liks? Ceitungās kurnu. Tam biķim jau ar nauda. Tas jau visiem mutes aizbāzīs. Bet biķis jau esot noņemts no triekas. Ai, tu spitāls kā nobiedēja. Kas ir? Viešņus pienāca. Vai vēl vārīt kapiju, vai? Bet mums vairs nav cikoriņu mājās. Klusēsi, vai? Kas tad atnāca? Biķu madām. Ko? Karmeitu. Kas? Āpus ar jaunu kundzi. Un tāds liels melns suns līdz. Ar tādu garu melnu spalvu. Par kāro sauc. Un viens vīrišķis ar līdzi. Puta! Tai, kas notiks? Tādai dzīvības īkstu kā čūskai. Es tik saku, vairs nevar ne uz vienu cilvēku palaisties. Tik droši man to stāstīja tā galdoniete, kā zvērs to atstāstīja. Tā galdonieti jums to stāstīja? Un tā ir pasaka, kulē jūs ticat? Liekaties iesālīties ar savām jaunajām ziņām. Jānospļaujās. Jāiet saņemt tie viesi. Bet par šito aufrejumu, Jāiet saņemt tie viesi. Jāiet jau nu gan. Bet aber šito aufrejumu. Bet par šito aufjārungu. Un tagad vēl divas dziesmas ar Annas Brigaderes vārdiem. Jāņa Lūsāna mūzika. Pirmā būs Mūs māsīte un otrā Mūs brālītis.
Sika maza mūs masīte, sika maza mūs masīte. Taļai zaļās jūras viņa, sarkan rožu debestiņā, nolaidās no mēnestiņā, nolaidās no mēnestiņā. Mēnesīdra blaivu lejā, lilja ziedu būra sejā, maziņ jūru atpeldējā, maziņ jūru atpeldējā. Un caur biezu mežu vienu, gardi mekļa pavedienu, gāja naktī, gāja dienu, gāja naktī, gāja dienu. Dienu gāja, naktī gāja, kad pienāca mūsu māja, nu vairs ceļa nezināja, nu vairs ceļa nezināja. Vecais tēvs ar gudru ziņu, vīla viņu sauca viņu, vīla viņu sauca viņu, pārslēgas caurumiņu. Vecais tēvs ar gudru ziņu, vīla viņu sauca viņu, vīla viņu sauca viņu, pārslēgas caurumiņu. Skatat ļaudis, re, kur cels, re, kur tižans iet mans dēls. Skatat ļaudis, re, kur cels, re, kur tižans iet mans dēls. Tēva lielās pastalās, pasaulī viņš apbraukās, satī zemi kā molā, iesies mātes laukatā, iesies mātes laukatā. Skatat ļaudis, re, kur cels, re, kur tižans iet mans dēls. Skatat ļaudis, re, kur cels, re, kur tižans iet mans dēls. Savērs visas zvaigžņu tujas, vectēvam pie garās kukujas, un ar vecās mātes brilli izsapētīs debes pili, izsapētīs debes pili. Skatat ļaudis, re, kur cels, re, kur tižans iet mans dēls. Skatat ļaudis, re, kur cels, re, kur tižans iet mans dēls. Māsai noķers mākonīšus, baltos pūku pēreknīšus, melnam runcim ļakato, pašu pēļu ķēniņu, pašu pēļu ķēniņu. Skatat ļaudis, re, kur cels, re, kur tižans iet mans dēls. Skatat ļaudis, re, kur cels, re, kur tižans iet mans
Dzirdējām mūsu māsīte un mūsu brālīts, dziedāja Anca Krauze. Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību ikatram klausītājam un atbalstītājam. Šonedēļ īpaša pateicība tiem, kas ziedoja apsveicot modri viņa 90. dzimšanas dienā. Paldies Anitai Balodei, Intai Duks, Ainai Eglītei, Inārai Grigolats, Inārai Ievānei, Tacei Ķesberei, Guntai un Guntam Kiršteiniem, Inesei un Jerry Stokes, Rūtai Veitmanei un Zitai Velkmei. Sirsnīgs paldies! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas, we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Un tagad lai skan melanholiskais valsis. Latvian Voices a cappella ansambļa izpildījumā.
Pirms dažiem gadiem Čikāgas Latviešu biedrība un Ciānas draudze rādīja filmu Ručs un Norī. Filma ir stāsts par divu pasauļu satikšanos. Jauna japāniete Norī antropoloģijas studiju gaitā nonāk pie vecas suitu sievas, kurus draugi sauc par Ruču. Valodu nezināšana nav šķērslis dvēseļu radniecībai, un šķietami vienkāršais stāsts iegūst dziļu un aizkustinošu dimensiju. Ručs turpmāk uztrauksies par katru zemestrīci Japānā, bet Norī savā dzimtenē iet uz futbola spēli latviešu tautas starpā un kopā ar draugiem sauc Sarauj Latvija. Filma kļuva par 2015. gada godalgotāko Latvijas filmu un ieguva 4 balvas. Filma arī mūs čikāgiešus aizrāva, iedvesmoja un sirdis sasildīja. Šorīt saņēmām ziņu, ka Ručs ir aizgājis mūžībā. Īstā vārdā Marija Šteimane. Klausīsimies tagad Latvijas televīzijas sižetu Atvadu vārdi suitu sievai Marijai Šteimanei. Darba, cilvēku humora, Latvijas un suitu kultūras mīlestība. Tā dažos vārdos var raksturot Ruču jeb Mariju Steimani. Par savu ieguldījumu suitu kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanā viņa saņēmusi arī 3 zvaigžņu ordeni un dažādas citas balvas, ilgus gadus bijusi suitu sievu dziedātāja. Kad pēc 91 nodzīvota gada aiz Ruča aizvērušies šīs pasaules vārti, viņas līdzgaitnieki saka, ir skumji, bet tāpat laikā gaiši, jo viņas bagātais mūžs turpina dzīvot Ruča dzīves ziņā, nostāstos un dziesmās. Turpina Ieva Benefelda no Skrundas televīzijas.
Šis ir bēžu lakats, bet diez vai ruči vēlētos, ka mēs melnā ģērbtos. Tik dzīvs, priecīgi, vai ne? Etniskās kultūras centra Suiti vadītāja Dace Martinova izrāda krājuma priekšmetus, kas nākuši no ruča. To nav mazums. Dažādi apģērbi, tautstērpa detaļas, arī ermoņiks, ar kurām savulaik ruči uzstājies, saglabāti stāsti un dziesmas. Vienmēr stāsts, vienmēr jautrs, vienmēr smaidīgs, ar stingru nostājīta visā. Un ar pilnu enerģiju, ar kādu viņš gāja visās lietās un ar to dzīves prieku, man liekas, tiešām paraugs visiem suitiem un ne tikai suitiem, visiem mums latviešiem. Marija Steimane piedzima 1932. gada 9. janvārī. Ziema bijusi augsta un sniegota. Suitos nevienu Mariju mēdza saukt par ruču. Tā skolas laikā viņa šo vārdu arī dabūjusi un ar to kļuva atpazīstama arī ārpus Latvijas robežām. Pirmo reizi uz skatuves ar dziesmām kāpusi 17 gadu vecumā, aizputē kopā ar mammu un aizdziedāt ruču. Tas bija izaicinājums. Var sakot, man ir kliņģers, un tu zini, ka visu mūžu dzied. Skaidrs, jā. Māte teica, ka bija acis vaļā, tā mutu vaļā, un tā vēl visu laiku nav aizdziedus. Taisnība. Te var uzdziedās ar man skandrītei, māsiņai zīle, brēca vēdara. Viņas dzīves gājums ir vesela grāmata. Varēja klausīties, viņai bezgalīgi patika stāstīt. Viņai vispār ļoti, ļoti patika būt cilvēkos un būt ļoti derīgai viņai. Tas bija, viņa bez tā nemaz nevarēja iztikt. Ruči folklora, es nezinu, tas ir tā kā leģendas, ko stāst par šveriniem, un par visādiem vēsturiskiem personāžiem. Es domāju, ka par ruči leģendas, ilgi dzīvos. Tā ir kaut kā daļa no suitiem, kas nepazūd ar to, ka cilvēks aiziet, ka viņi dzīvos mūsī. Enerģiju un mīlestību pret savu zemi. Tā ruču raksturoja režisora Ināra Kolmane, kura dokumentālajā filmā iemūžinājusi neparastu satikšanos. Japānas antropoloģijas studenti Norie, kuri ieradās Latvijā rakstīt maģistra darbu par suitiem un ruču. Un, protams, atmiņā neviens vien jautrs atgadījums. Es arī nekad neaizmirsīšu, kā viņi mums mācīja vākt saldos ķiršus, jo saldie ķirši Alsungā ir īpaši, viņi ir priedes augstumā, ja. Tad ruči teica, ņem tik ķeblītu un ņem tik grābekli un velc to zaru lejā, ja. Un tad mēs ar Noriju, kā saka, ēdām pilnas vēders ar saldiem ķiršiem. Šobrīd ir tāda ļoti skumja sajūta, bet tāpat laikā arī ļoti gaiši, jo aiziet gaiši cilvēks ar nodzīvotu skaistu mūžu. Norija saka, esmu bēdīga par šo ziņu, bet ļoti pateicīga, ka bijusi tāda iespēja satikties. Ručs ir viņas Latvija un atgādināja par dzīves vērtībām, kas ikdienā piemirstas. Ručs man iemācīja latviešu kultūru, tautas dziesmās un latviešu valodu. Ne tikai tās, bet viņa man iemācīja svarīgās lietas. Tas ir mīlēt dabu, kultūru un cilvēks. Jā, Ručs manā tiešām māmiņā, vecmāmiņā. Es mīlu Ručs. Savu dzīves gudrību Ručs dziedāja vienā dziesmā. Ieva Benefelda, Alans Perševics, Skrundas televīzija. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar dziesmu, kas iznāca jūlija sākumā. Veltīta vasarai. Sarakstījusi un arī dzied Beāte Meldere. Dziesmas nosaukums Tuvu klāt. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt atkal šo pirmdienas vakaru ar mums. Ar labvakar! Klusi pieglaužoties
The preceding program, the Chicago Latvian Hour, was paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. This is Access Radio, AM 1240, WSBC, Chicago.